Čau! Mani sauc Evita, un šodien mēs dosimies rīkot Ziemassvētku pasākumu Latvijas Sarkanā Krusta aprūpes centrā Burtnieks, kur mums ir plānots taisīt picas, spēlēt spēles un vienkārši labi pavadīt laiku. Es esmu atnākusi tagad uz sekretariātu, lai paņemtu dažus materiālus šim pasākumam. Un šeit atrodas lietvedība, grāmatvedība, Latvijas Sarkanā Krusta jaunatnes vadītāja. Nu, vienā vārdā sakot, tas Latvijas Sarkanā Krusta mugurkauls, kas tur visu šo organizāciju kopā. Kā mēs nonācām līdz šai dienai? Mēs vispirms sazvanījām krīzes centru Burtnieks, lai noskaidrotu, vai mēs vispār drīkstam pie viņiem nākt un kāds ir vecuma grupa un cik varētu būt tie bērni un kādi viņam vēlamies datumus varētu būt. Pēc tam, kad tā lielākā informācija noskaidrota, tad sākās aktivitāšu plānošana un to brīvprātīgo piesaistīšana. Mēs tagad esam mašīnā un braucam uz Burtnieku. Nu, ir tāds uztraukums, bet es domāju, ka ļoti labs uztraukums. Es nevaru sagaidīt, ka viss notiks un ejam. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pietrūks krēsli. Mēs tagad atrodamies Burtniekos. Un mums jau ir iekārtota telpa jau pirmajai aktivitātei. Mums ir saliktas mandalas un mums ir salikti krēsli. Mēs tagad gaidām pārējais brīvprātīgos. Un jā. Tātad mums tikko beidzās muzikālā krēsli. Šeit tāda nedaudz nosvīdos, ar ļoti aktīvi viss notika un, protams, puiši ļoti izpaudās. Un, jā, tagad mums ir baloni un spridzināsim viens otram balonus. Tātad mums tagad ir picu laiks un es varu sagaidīt. Izskatās ļoti labi, viss varžā. Super! Tu jau vispār vari tagad taisīt to picu šeit. Pēc tam, jā. Tā lai kā tiešām kā šefpavārs. Reku tad uzrakstam ilti saprašā. Jā. Un tā lai nepaliks. Un ir kāds īsts šefpavārs. Tātad mana mīļākais pasākums bija šovasar, kad notika Abraku ciemā nometne. Atbrauca dažādākie Latvijas Sarkanā Krusta brīvprātīgie. Mēs kopā gājām peldēties, spēlējām kārtis. Nometnes ietvaros mēs arī izveidojām savu pasākumu. Viņi saucās Kā ta bū. Un šis pasākums bija domāts tieši, lai ļautu jauniešiem izkāpt no savas komforta zonas, palīdzēt viņiem labāk argumentēt. Un, jā, es biju izprintējusi dažādas argumentēšanas pamācības, dažādām perspektīvām var paskatīties uz to visu. Un es tiešām novērtēju, tas bija tiešām tāds. Nu, kaut arī mums iedodās ļoti maz cilvēku, bet es uzskatu, ka viņš bija izdevies. Es uzskatu, ka viss iet labi. Vienīgais, diemžēl, neiet tā pēc plāna, kā es biju plānojusi. Daudz, kas tika izlaists un daudz, kas tika improvizēts, bet tādā ziņā es domāju, ka bērni ir priecīgi un viņi ir priecīgi, ka viņi
satika mūs, un mēs esam priecīgi, mēs satikām viņus, un mēs tiešām tagad arī picas top, tā kā viss ir ļoti labi. Tavs uzdevums ir rādīt mums kustības, ko mēs varam atkārtot. Un mūsu uzdevums ir apmānīt Zani, tā lai viņa neuzzina, kurš ir tas kustību rādītājs. Jā. Jāuzvien tās puses visus kontrolē, kurš nosaka kādu būs Tev vidū jāiet ir. Jā, vidū. Vidū ir jāiet, jā. Putns. Putns lido. Nu, tur ir. Labi. Datorā ir klavieres. Klavieres. Paldies, ka šodien bijāt ar mums. Manuprāt, pasākums ir izdevies, bērni ļoti laimīgi un tiekamies citu dienu. Atā!